par ļoti nepieciešamām ikvienam cilvēkam noderīgām lietām par pašu cilvēku kā tādu. Nu, man liekas, nevienam nav noslēpums, ka viens cilvēks dzimis zem nelaimīgas zvaigznes, otrs cilvēks dzimis zem laimīgas zvaigznes, trešais cilvēks dzimis vispār krekliņā, un pēc tam šo krekliņu nereizi nav mainījis. Nu, kā atšķirt vienu cilvēku no otra cilvēka, pēc kā spriest par pilsoņu spējām un iekšējo pasauli? Piemēram, varbūt jūs teiksiet pēc raksturojumiem, bet Otello, kuram bija brīnišķīgs raksturojums no darba vietas, nozūmēja Karakulaitiņu Desdemonu. Bet pozitīvā tautas varoņa Taizeļa vārdā nosauks lieliskais grauzēju, kaitēkļu un alkoholiķu iznīdēšanas līdzeklis Taizelis. Nu, galu galā izlasīsim tipisku mūsdienu raksturojumu. Biedrs tāds un tāds, strādā tur un tur, kolektīvā iemantojas pelnīt autoritāti, aktīvs sabiedriskajā dzīvē, piedalās mākslinieckajā pašdarbībā. Nu, un lai gan šī pašdarbība sākas ar dziesmu Tur es dzēru un beidzas ar iestādi, ko sauc par atskurptuvi, visu grazno nesalasāms paraksts. Nu, šādus raksturojumus, manuprāt, tāpat kā krājkastes grāmatiņas, droši var rakstīt uz jebkuru uzrādītāju. Ja šādu raksturojumu lasītu priekšā baltajām pelītēm, tās pēc nedēļas būtu pagalam. Nu, bet varbūt tādā gadījumā par cilvēku spriest pēc apģērba. Diemžēl brīžiem sievietēm šuj tādas kleitas, kas slotas vienpilnam raganu komplektam pietrūks. Mana paziņa šādā kleitā veikalā nesen pirka slotu, bet pārdevēji viņai vaicā: sakiet lūdzu, jums slotu ietīt vai lidosit tāpat? Nu, noteiktā var secināt, ka cilvēks ir tāpat kā kaķis maisā. Maisu redzi, par saturu nav ne jausmas. Nu, acīm redzot, tāpēc nevelti ir sakuplojusi mūsu interese par horoskopiem un astroloģiju kā tādu. Jo cilvēks taču ir gluži kā planēta, kā astes zvaigznes. Un patiesi, brīžiem mēs aptumšojamies kā mēnesis, pat labākajiem no mums ir plankumi kā saulei. Nu, par astēm un astes zvaigznēm es baidos pat runāt. Cilvēkam bieži vien nopakaļ, kā sunim aste, balkas rājieni, stingrie rājieni un stingrie rājieni ar pēdējo brīdinājumu. Nu, diemžēl jāsaka, ka līdz šim sastopamie grieķu un romiešu, japāņu un tibetiešu horoskopi bija tādi, ka izlasi un smadzenes nošķiebies uz vienu ausi. Nu, tālāk mēs šobrīd esam sagatavojuši patiesi modernu, dziļi objektīvu, uz jaunākajām astroloģijas, grafoloģijas un parapsiholoģijas atziņām balstītu horoskopu. Tas būs noderīgs ikvienam iestāžu vadītājam, lai uzzinātu, kāds ir viņa darbinieks. To varēs izmantot arī privātpersonas, lai beidzot uzzinātu savu draugu, laulāto draugu un tiem pielīdzināto personu raksturus. Nu, lai gūtās teorētiskās zināšanas mēs varētu nostiprināt arī praksē, šovakar jums tiks demonstrēti atsevišķi tipiski, nepārlieku tipiski, kā arī tīrkultūras eksponāti, kas dzimuši noteiktā zīmē spēcīgā greizo ratu ietekmē. Nu, tātad mēs sākam. Vai jūsu vidū ir ūdensvīra zīmē dzimušie? Ir, tas ir brīnišķīgi. Ūdensvīra zīmē dzimušie ir optimisti un reformatori. Labprāt uzlabotu pasauli, bet redzot, ka tas nav iespējams, sāk labot ūdensvadu krānus un to, ko pilsoņi ikdienas rausta aiz ķēdītes. Nu, var strādāt arī materiāli atbildīgos amatos, jo galus vienmēr spēj noslēpt ūdenī. Sevišķi izdevīgi ūdensvīra zīmē dzimušajiem strādāt par piršu direktoriem. Vienmēr varēs saulaicīgi noskalot visas savas ziepes. Nu, un tagad, vai jūsu vidū ir zivju zīmē dzimušie? Ir brīnišķīgi. Zivju zīmē dzimušie dzīvē jūtas kā zivis ūdenī, kā karpas pīļu dīķī. Ja vien kāds jau nav pamanījies salaist tur iekšā minerālu mēslus vai arī amoniaku ūdeni. Nu, jāsaka, zivju zīmē dzimušie izgudrojuši zivju dienas un pieklājīgas apkalpošanas nedēļniekus, lai pārējā laikā ar pieklājību ķēpāties vairs nevajadzētu. Strādājot par zivju veikalu vadītājiem, nārsta laikā dod arī ikrus. Ja strādā modes ateljē par piegriezējiem, uzlaikošanas kabīnēs novieto greizos spoguļus, jo pašūtā uzvalka defekts un spoguļa defekts kopsumā dod plusu un lielu dzeramnaudu. Nu, un tagad, vai ir auna zīmē dzimušie jūsu vidū? Brīnišķīgi. Tie ir simpātiski prātvēdari ar tieksmēm uz debatēm. Pat dzirdot personisko atbalsi, Allaž saka, kā pareizi teica biedrs iepriekšējais runātājs. Auna zīmē dzimušie uzskata, ka domāšana ir darbs, par ko virsstundas nemaksā.
Tāpēc domā tikai 8 stundas diennaktī algu fonda robežās. Ja autobusā kāds nosauks viņu par ēzeli, turpmāk apmeklēs tikai vetārstus, bet darba vietā pieprasīs piešķirt atsevišķu 3 stabu stalli ar visām ērtībām un telefonu. Nu, un tagad vērša zīmē dzimušie. Ir? Ir. Viņi var kļūt par izciliem patērētāju biedrību darbiniekiem. Ja vieni sāni sāk svilt, apmetas kā pankūku uz otriem un dzīvo tālāk. Saņēmuši sūdzību, ka grāvjos ap bufeti regulāri mētājas taizeļa pielaustu personu ķermeņi, mēdz rakstiski atbildēt. Trūkumi novērsti, grāvji ap bufeti aizbērti. Liela auguma eksemplāri saimniecībā ir nerentabli, jo apēd vairāk nekā spēj nopelnīt. Nu, dviņu zīmē dzimušie ir, ja? Ir. Tie darbā nekad neplēsīsies uz pusēm, jo zina, ka 2 cilvēki no tā vienalga neiznāks. Spēj iemiesoties nelaiķa vecmāmiņā, vectētiņā un citos radiniekos, lai viņu vietā strādātu pilnas 8 stundas 4 darba vietās uzreiz. Protams, saņemot 4-kāršu algu. Piemīt milzīga pienākuma apziņa. Pat ražojot pirmšķirīgu brāķi, godīgi un atklāti pieliek zīmi. Pirmā šķira. Nu, jāsaka, viņiem dzims daudz bērnu, dažkārt arī paša ģimenē. Bēža zīmē dzimušie ir jūsu vidū? Ir. Tie mēdz strādāt remonta organizācijās vai namu pārvaldēs, ja uzskata, ka visērtāk tikt uz priekšu, rāpjoties atpakaļ. Tāpēc jumtu remontus sola izpildīt tikai 2500. gadā. Nu, jāsaka, vīrieši mēdz būt sīki no tā dēvēto dekoratīvo vīriešu pasugas. Tāpēc dzīvojamos namus ceļ ar zemiem griestiem un apvienoto sanitāro mezglu, jo pašiem vietas dzīvē daudz nevajag. Ja strādā celtniecībā, gāzes vadu nereti sametina kopā ar ūdensvada cauruli, lai iznāktu gāzēts ūdens. Un tagad lauvas zīmē dzimušie. Ir? Tie ir paši labākie no visiem cilvēkiem. Viņi ir valdonīgi un trokšņaini. Padarot darbu par kapeiku, var sacelt troksni par 100 rubļiem. Kļūst bīstami pēc kritikas no apakšas, jo, kā tautā saka, nekaitini taksi, iznāks lauvā. Kritiku no augšas uztver kā debesmannu un nereti prasa vēl. Ja strādā par maizes ceptuju meistariem, realizēs pat visjēlāko maizi, polēžot baumas, ka maizes mīklā iekritis brigadiera zelta laulību gredzens. Nu, un jaunavas zīmē dzimušie ir. Tie ir kautrīgi cilvēki. Autobusos par tādiem saka un vēl kūtē. Savas nebeidzamās kautrības dēļ visu mūžu nostaigā 1. maija ražotās tupelēs. Bezgalīgi mīl dabu, tāpēc cūku fermas būvē viskaistākās upes vai ezera krastā. Ieraugot paši sevi spogulī, uzrunā attēlu ar jūs un dod rubli dzeram naudai. Pēc 30 gadiem bieži vien slimo ar sklerozi. Skaidri zina, ka ir precējušies, bet neatceras ar ko īsti. Nu, un svaru zīmē dzimušie ir? Jā, tie visu mūžu sver, mērī un dažkārt arī griež. Allaž prāto, kur ņemt tik daudz naudas, lai iegūtu 100 draugus. Piemīt izcilas diplomātu spējas. Skaidri zina, ka mēneša sākumā 2 x 2 ir 4, bet mēneša beigās tik cik pietrūkst plāna izpildēji. Raksturs dzelžēns kā 6-colīgai naglai. Ja sit pa galvu, paklausīgi lien dēlī. Nu, un vai ir strēvnieka zīmē dzimušie? Ir. Ļoti daudz pie tam es jūtu. Tie dzīvē kļūst par nepārspējamiem malu medniekiem. Ar visi medī zaķus, bez bites dažkārt bruņčus, lai gan dažkārt trāpa arī kaimiņa govī. No viņu vidus rodas pirāti, avantūristi, turisti un izgudrotāji. Redzot, ka kolēģis izgudrojas divriteni, noteikti izgudros sprunguli, lai iebāstu kolēģim riteņos. Ļoti gudri. Ļoti gudri cilvēki, tik gudri, ka pēc 50 gadiem muļķa mati sāk bariem mukt projām no gudrajām galvām. Nu, un mežāža zīmē dzimušie ir, ja vairs nav, vēl ir. Viņi atdos otram pēdējo kreklu, ja zinās, ka pretī saņems 2. Strādājot ēdnīcā par pavāriem, darbu parasti ņem līdz uz mājām. Mēnesi varētu gatavot pusdienas no ietaupītām izejvielām.
Jo, lai pagatavotu mauto šniceli, visbiežāk samaļ kukulīti maizes un pievieno gaļu pēc garšas. Nu, un visbeidzot, skorpiona zīmē dzimušie. Es nevaicāju, vai ir, tāpēc, ka es pats esmu zimis skorpiona zīmē. Un, godīgi sakot, šai zīmē dzimušie ir labākie no labākajiem, gudrākie no gudrākajiem un skaistākie no skaistākajiem. Lai gan miesās gari un kaulaini atgādina divus kopā uz gala sastiķētas mednieku desiņas, tomēr garā stipri. Var strādāt par satīriķiem vai tautas valodā runājot par sētniekiem. Nereti apaug ar spalvām, lai tādējādi pierādītu, ka cilvēks tiešām cēlies no mērkaķa. Labās rokās iznāk feļetonisti un satīriķi. Ja neiznāk neviens ne otrs, vecumdienas pavada rakstot drukātiem burtiem anonīmas vēstules. Talantīgi, bet bieži vien ģeniāli, lai gan neviens, izņemot viņus, par to vēl nezina. Paldies par uzmanību, mēs turpinām.